mums nav finansējums praktiski. Labi, Ģirds mums tur deva x tūkstošus mēnesī, ko mēs tur dzīvām, bet tajā brīdī mums finansējums apstājies, mums partneri neko nevar iedot, mums jāuzreizo investīcijas, un mums kontā nav pat tik daudz, lai es aizbrauktu uz Igauniju un noslēgtu līgumu, lai vispār varētu reizot. Man ir centi, tā kā man pat nav eiro, man ir centi, bet tu dodies uz Igauniju, tu nezini, vai tu vispār tiksi pie tās investīcijas, vai vispār kaut ko iegūsi, un tu uzdod jautājumu, kādas ir citas opcijas. Un tu saproti, ka iespējams tev varbūt nākties no Tallinas ar kājām nākt mājās, iespējams, ka tev var nākties gulēt parkā uz soliņa, bet tu aizbrauc, un tu sev saki, es šeit atbraucu iegūt. Nav svarīgi, ko tas prasa. Tu ej ārā ar tādu tā kā izsalkumu, atdevi, enerģiju, un tas trakākais, ko cilvēki daudz nesaprot, tu tiek var teikt, man ir viss slikti, man ir pēdējā centi, es nomiršos. Kurš gribētu investēt cilvēkā, kurš stāv uz ielas, raud un saka, vajag palīdzēt? Tev jābūt pozitīvam, tev jāsaka, es to izdarīšu, mēs pacelsim, mēs strādāsim, lai kods prasītu. Mums ir tāds track records, mēs esam izdarījuši to un to, novērtējiet un palīdzat kopā būvēt. Es esmu gatavs, bet tajā pašā brīdī tu vēl vakar burtiski varēja gulēt parkā uz soliņu un nezinu, kā tu izdarīsi. Un tad tu izkarojies to dienu, ir vēls vakars, un tu paraksti dokumentus, un tev uzsit enteru, un tu zini, ka rītā tev būs nauda.